Labdien! Labdien visi, kuri mani dzird, redz, klausās, skatās. Šodien man ir nedaudz savādāks apgaismojums, un tas nav saistīts ar to, ka pēc atslēgšanās no Krievijas kontrolētā elektropārvades tīkla Brel kaut kas būtu noticis, kā to ļoti gaidīja, cerēja Latvijas un latviešu nelabvēļi gan Krievijā, gan Baltkrievijā. Nekas tāds nav noticis, to es jums varu apgalvot. Tātad šodien pirmkārt es jums visiem pasaku paldies, kas tagad šajā brīdī vai vēlāk ir kopā ar mani. Tā ir ierasta prakse un tradīcija tajos ierakstos, kurus es veicu. Un šodien es atkal parunāšu par valsts aizsardzību, jo pēc tām 3 vai 3 ierakstiem, kurus es izvietoju vai ievietoju YouTube'ā, man cilvēki uzdod jautājumus, kur tur ir humors, kur ir patiesība, kur ir smaids, kur ir naids, kur ir nopietnība un kas vispār ar šo jautājumu notiek. Redzat, šo ierakstu mērķis ir pievērst uzmanību sfērai, kuru sauc par valsts aizsardzību. Jo es domāju, ka cilvēki Latvijā nav dumji, cilvēki ir vēsturiski pieredzējuši paudzēs un dinastijās, kas notiek tad, ja par valsts aizsardzību pārstāj domāt. Un tāpēc es šo tēmu aktualizēju. Vēl jo vairāk manā rīcībā nav pilnīgi nekādu dokumentu vai pat kaut kādu faktu vai pat baumu, kas pierādītu, ka aptuveni 3. daļa Latvijas Republikas aizsardzības budžeta ir nozagta. Es nezinu, kaut kādā laika intervālā vai pa pēdējiem gadiem, vai vispār pa visiem 30 gadiem, bet šādus apgalvojumus žurnālists Lato Lapsa izteica, kā arī norādīja, ka nepieciešamie materiāli par šādiem kriminālu noziegumiem, kas faktiski ir valsts nodevība, ir nosūtīti ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan viņa varētu uzskatīt padomniekam, administrācijas darbiniekam Ilonam Maskam. Bet tā nav mana darīšana. Mana darīšana ir pievērst uzmanību. Un tātad tagad parunāsim par cipariem, vienkārši par cipariem, bet sāksim ar atkāpi. Tātad absolūti svaigi. Šodien Delfos, kā tautā to sauc, un šis svaigums ir ievietots šodien 18:54 minūtēs 08 sekundēs, un saucas šī lieta sekojoši. Un tas ir raksts. Pēc kara iesaldēšanas Ukrainā Krievija ātri sagatavotos jaunam uzbrukumam Eiropā, brīdina Dānijas izlūki. Tas ir virsraksts. To jebkurš no jums var atvērt un paskatīties bez kādām problēmām. Tālāk. Dānijas izlūkdienests brīdinājis, ka Krievija pēc Ukrainas kara beigām 5 gadu laikā varētu sagatavoties jaunam plašam karam Eiropā. Ok, ņemam to vērā. Un tagad ir vēl viena rindkopa, kas ir obligāti man jānolasa. Man nav tiesība to nenolasīt. Dānijas izlūkdienests nav atklājis konkrētus Krievijas plānus karam pret NATO valsti, bet Krievijas gatavība uzbrukt varētu palielināties, ja tās skatījumā NATO zaudētu. Piemēram, ja ASV atsauktu savu atbalstu. Apdomāsim šo teikumu. Vienkārši apdomāsim. Saprotiet?
Un es lasu vēl, ko saka Dānijas izlūkdienests. Tas ir no Delfiem. Turklāt Dānijas aizsardzības izlūkdienests DDIS uzskata, ka Savienotās valstis visticamāk nepievienotos NATO valstīm cīņā pret Krieviju šādā karā. Padomājiet par šo lietu. Vienkārši padomājiet. Vienkārši padomājiet. Un tagad padomāsim par citām lietām. Ja mēs skatāmies dažādus izziņas avotus, kas vienkārši ir ārkārtīgi vienkārši, tad Latvijas-Krievijas robeža, šeit mēs neskatām robežu starp Latviju un Baltkrieviju, ir absolūti precīzi 283,6 kilometri. Nu, tur kaut kāda daļa iet pa sauszemi, kaut kāda daļa iet pa upēm un ezeriem. Pa upēm, kā likums, tā robeža ir par upes vidu, nu, ja tā vienkāršotā valodā izsakās, bet vienalga nav svarīgi, jo ja ir upe, un upes vidū ir robeža ar Krieviju, tad šajā pusē ir Latvijas zeme uzreiz krasts. Nu, es domāju, jūs saprotat to loģiku, ja? Tas ārkārtīgi vienkārši saprotam. Bet ejam no tā, kad Latvijas un Krievijas robeža ir 283,6 kilometri. Tātad pēc visiem kaujas reglamentiem, taktisko mācību nolikumiem, tām taktiskajām mācībām un štāba komanda mācībām, kurās es personīgi esmu piedalījies. Es absolūti precīzi varu pateikt, ka motostrelnieku vai motorizēto strelnieku bataljons, kas pamat formātā ir ap 500 cilvēkiem. Es šeit nerunāju par bataljona taktisko grupu, kurai var tikt pielikta klāt, piemēram, mīnmetēju rota, pretgaisa aizsardzības kaut kādas apakšvienības un tā tālāk un joprojām. Un bataljona taktiskā grupa var būt jau 900 cilvēki, var būt 1200 pat cilvēki. Bet es runāju par parastu motostrelnieku vai motorizētu strelnieku bataljonu. Bāzes versijā tas ir aptuveni 500 cilvēki. 500 karavīri. Un vispār kāpēc es runāju par bataljonu? Ka bataljons ir pati mazākā pēc izmēra kaujas apakšvienība, kurā ir savs štābs. Nu, tāds ir. Tātad tā ir pastāvīga taktisku lēmumu risināšanā, pavēļu atdošanā saviem karavīriem un spēj darboties autonomi, karot autonomi. Nu, tas viss ir tā ļoti nosacīti, bet aptuvenā loģika ir tāda. Un tagad izdarīsim vienu lietu. Mums ir šī Krievijas-Latvijas robeža, kurai ir jāizstāv. Uz šīs robežas tiešā kontaktā faktiski atrodas šodien robežsargi, kas ir bruņoti tikai un vienkārši un vienīgi ar viegliem strelnieku ieročiem. Ja mēs 283,6 kilometrus mūsu robežas ar Krieviju izdalam uz 5 kilometriem, tad mēs iegūstam skaitli 56. Tātad kāpēc uz 5 kilometriem? Tāpēc, ka maksimālākā
josla, kuru var aizstāvēt viens bataljons, ir 5 kilometri. Lai gan vispār tā ir 3 kilometri. Praksē, kā rāda pieredze. Bet, izejam, ka tā ir 5, kā tas ir rakstīts reglamentos. Piekam dažāda armija. Tātad, lai aizstāvētu Latvijas, Krievijas robežu, izdalām vēl vienreiz 283,6 ar 5, tātad mēs nonākam pie skaitļa, cik mums vajag bataljonus. Un mēs iegūstam skaitli 56. Tātad mums vajag 56 bataljonus. Bet tā kā es jau teicu, ka katrā bataljonā ir 500 karavīri, tad mums vajag kopumā tikai uz pašas Latvijas robežas ar Krieviju 28,000, tas ir 56, reiz 500. 28,000 karavīru. Bet tas jau nav viss. Tātad visa šī robeža ir jābūt izbūvēta ar inženieru tehniskajām būvēm, bunkuriem, dotiem, dzotiem. Es runāju pēc padomju terminoloģijas. Bunkuriem savādāk varētu saukt, ja citādāk varētu saukt. Izbetonētam tam visam ir jābūt. Izbetonētam, izraktam, pretīm ir jābūt vieniem mīnu laukiem. Gan pretanku, gan pret kājnieku mīnām. Visam jābūt nosektam, kā arī izvietotiem drakona zobiem, kurus mēs šad tad redzam, kad ved uz austrumu robežas pusi. Un šiem 28,000 cilvēku ir jābūt tajā skaitā bruņumašīnām, tajā skaitā mīnmetējiem, tajā skaitā pretanku ieročiem, tajā skaitā mobilām pretgaisa aizsardzības sistēmām, visai šai vispār, tā ir reāli frontes josla. Ir jābūt nosaktai vai piesaktai no gaisa ar armijas pretgaisa aizsardzības sistēmām un tā tālāk. Es esmu redzējis pat savā dzīvē nācies redzēt tranšeju sistēmu, bet ne Latvijā, kuru bija izbūvējuši vācieši savā laikā, otrā pasaules kara laikā, un kurā bija pielikts klāt pat ūdensvads. Un viņiem bija pat ūdens toaletes nomazgājums tranšejās. Es tādu redzēju. Saglabājušos. Tas ir tikai tāds viens aspekts, lai jūs kaut ko sāktu domāt. Tātad šie 28,000 tur atrodas pastāvīgā kaujas gatavībā un gaida Krievijas iebrukumu, kurā visdrīzāk NATO valstīm cīņā pret Krieviju, kā raksta Delfi, balstoties uz Dānijas aizsardzības izlūku dienestu, saka, ka Savienotās valstis nepievienosies visdrīzāk, ka. Bet tas ir tikai pirmā līnija. Tas ir tur, kur šodien staigā robežsarga sunīšiem. Un kuri sacelti tie drāšu žogi. Kur viss ar pirmo šāvienu tur ir caurums uzreiz dabīgi. Tas ir skaidrs. Ja. Tātad, šis kontingents, kas atrodas pirmajās tranšajās, nosauksim tā, vai pirmajā aizsardzības līnijā, vai pirmajā aizsardzības joslā vienalga, ja, ir jārotē. Cilvēks nevar visu laiku sēdēt ierakumā. Tātad jānotiek
rotācijai. Bet rotācijai tādai, kas var papildināt jau kaujas zaudējumus. Tas ir ļoti būtiski kara gadījumā. Tāpēc kazarmās kaut kur tālāk, kilometrus 100, piemēram, ir jābūt izvietotiem vēl 28 000 karavīru, vēl 56 bataljoniem. Un tagad padomājamies, sākās karš. Tātad šī pirmā līnija, cik ilgi turēs, piemēram, Krievijas kaut kādu 250 000 uzbrukumu, pie tam atbalstīt ar milzīgu skaitu aviācijas no gaisa, kā arī milzīgu skaitu vienkārši bezjēgā saražotas bruņu tehnikas. Tātad patiesībā ir jābūt, tātad vēl vienreiz ejam atpakaļ, tomēr tas ļoti nopietnas lietas. Ir šī pirmā līnija, 28 000 cilvēki, kas ir ierakumos. Ir rotācijas rezerve, lai vispār tas varētu funkcionēt šis mehānisms, vēl 28 000 kaut kur kazarmās, 100 km tālāk, bet kara gadījumā šī kazarmu rezerve tiek pārvietota uz frontes pirmo līniju vai jau sagatavotu otro līniju, kura atrodas aiz pirmās līnijas, jo kad to pārrauj, kad tie 250 000 krievu pārrauj tos 28 000 latviešu, tad viņi atduras pret otro aizsardzības līniju, kurai atkal ir jābūt izraktai, betonētai un tā tālāk un joprojām. Bet tā, kā notiek personāla sastāva zaudējumi kara laikā un kara darbībā, tad ir jābūt vēl rezervei. Un šai rezervei ir jābūt vēl vieniem 28 000. Ka mēs varam nodrošināt faktiski 3 aizsardzības līnijas un zaudējot pirmo kopā ar personāla sastāvu pilnīgā iespējamībā. Tas ir nevis mēs, bet uzbrucējs atduras pret otro līniju, kurai rezervē ir vēl tikpat cilvēku. Un tagad sākam saprast šo lietu. Sākam saprast, ja? Un te es runāju par to, ka šajos ciparos nav iekšā gaisa spēki, jūras spēki un dažādas vēl inženiertehniskās, medicīnas, radioelektroniskās un tā tālāk vienības un apakšvienības. Un ja mēs to visu noapaļojam un saliekam kopā, tad mēs nonākam pie slēdziena, ka miera laikā Latvijas Republikas nacionāliem bruņotajiem spēkiem ir jābūt 100 000 cilvēkiem. 100. Dabīgi visiem apbruņotiem, ar kara tehniku visu iespējamo un tā tālāk, bet nav jēgas izplūst šajā jautājumā. Tātad, lai varētu sekmīgi aizstāvēties attiecība tiem, kas aizstāvās pret tiem, kas uzbrūk, klasiskā kara izpratnē ir aptuveni 1 pret, neteiksim 3,5, es teikšu 1 pret 4. 1 pret 4.
tad viss ir tā, tā. 1-3, tā. Tātad 100 000 sauszemes karaspēka, kaut kāda daļa jūras un tā tālāk, ja, principā teorētiski var atvairīt Krievijas grupējumu, kuru tā var izvietot pie Latvijas robežas iebrukumam Latvijā. 100 000 cilvēkus mums vajag. Tātad paskatīsimies, kas tagad notiek Ukrainā. Ukrainas armija 3. gadā karojot ar krieviem ir nonākusi pie secinājuma, kad viņi pāriet uz korpusu, armijas korpusu, uz armijas korpusu vadības organizatorisko struktūru. Armijas korpusā ietilps no 20 līdz 40 000 cilvēku. Tagad sākat saprast, ko un kā nozīmē karot ar krieviem. Es atkārtoju. Ukrainas armija 3. kara gadā pāriet uz korpusu organizatorisko struktūru. Fronte. Pie tam tas tagad notiek frontes apstākļos. Tātad vēsturē paskatīsimies, cik liela bija Latvijas armija 1940. gadā. Tātad Latvijas armijas skaits miera laikā nekad nav pārsniedzis līdz 1940. gadam 20 000 cilvēku. Uz 40. gadu, ja mēs ņemam maksimālo skaitli, tad Latvijas armija 20 000 cilvēku un aizsargu organizāciju, ieskaitot jaunsargus, aizsardzes un tā tālāk, un joprojām maksimālais cipars 60 000 cilvēku. Ļoti, ļoti rupi saliekot kopā, var uzskatīt, ka Latvijai Krievijas okupācijas pirmajā dienā varēja būt ar ieroci 80 000 cilvēku. Un kad Kārlis Ulmans jautāja ģenerālim Balodim, ko mums darīt, Balods teica, ka ir kā ir, ka neko nedarīt, jo Krievu ordas, tas ir aptuveni saruna, ar savu milzīgo dzīvo masu un neiedomājamāko skaitu lidmašīnām vienkārši noslaucīs un nodedzinās Latvijas valstu. Tātad šodien Latvijas armijā nacionālos bruņotos spēkos ir aptuveni 7000 karavīru. Zemesardzē aptuveni, es kaut kāds ļoti aptuvenis cipars runāju, 10 000 karavīru un ārvalstu militārie kontingenti, visi kopā, kas atrodas Latvijā, ir kaut kādi 3000 cilvēki. Rupi izsakoties, tas viss kopā ir ap 20 000. 20. Un tas ir ieskaitot visus gaisa spēkus un inženieru tehniskās vienības un jūras spēkus un tā tālāk un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies kaut vai atiem vēl vienu variantu sānis, par artilēriju, ja Krievi novieto reaktīvās zauvju sistēmas, kuras strādā reaktīvajām raķetēm, tas ir tas kaķušu variants, viņu tik ļoti mīļotais. Kopš 2. pasaules kara, piemēram, tādus kā smērču. Ja to noliek pie Zilupas, tieši uz robežas, bet Krievijas pusē, tu pat nevajag Latvijā pat vest iekšā. Tad raķete no šādas iekārtas parastā lido 70 km attālumā, uzlabota versija lido 120 km. Tātad Krievija no savas teritorijas var apšaudīt mierīgi, visu līdz Rēzeknei, ieskaitot pīpējot tajā pusē. Tāpēc, un mums, ja kaut kas tāds notiek, nav
ASV lietussarga. Ne es to saku, to saka Dāņu izlūk dienests. Un, ja Krievi sāk šaut ar šādām reaktīvām zaudju sistēmām, tad pie varianta, ka mēs vienu dronu nevarējām nofiksēt un atrast no armija. Vienu dronu. Man nav saprotams, kādā veidā tiek striektas lejā simtiem gaisā vienlaicīgi esošas, lidojošas, reaktīvās raķetes. Es to neizprotu. Varbūt dumšas. Un tāpēc mēs šeit nonākam pie viedokļa, ko es jau teicu iepriekš, kad valstīm, kuras atrodas vislielākajā apdraudējumā no Krievijas puses. Jā, šitajā visā, ko es te nostāstīju jums, es neizskatīju pat, cik vēl ir Baltkrievijas robeža. Jā. Baltkrievijas robeža te nav iekļauta. Tātad visapdraudētākās valstis ir Somija, Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija. Somija, Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija. Un mums nav citas izejas, kā visām šīm valstīm salikt kopā savus resursus, finansiālos, zinātniskos, rūpnieciskos un radīt priekš šīm valstīm vienotus kodola spēkus. Vienotus kodola spēkus ar atomu ieročiem. Un nesēja raķetēm vai cita veida formātiem. Ir arī citi formāti. Kā šos kodola ieročus nogādāt līdz Krievijai eksistenciāli svarīgām pilsētām, kā Sanktpeterburga un Maskava. Nav citu variantu. Nav. Jo vai nākamajā karā mūs pieseks caur NATO, ASV kodola lietussargs? Milzīgs jautājums. Es to saku. To saka Dānijas izlūkdienests militārais. Tāda ir dzīve. Vai tas ir iespējams reāli? Jā. Ja Somija, Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija saliek kopā savus ekonomiskos potenciālus, zinātniskos potenciālus, finanšu resursus, rūpnieciskās ražošanas un tehnoloģiju līmeni. Gads, 2 mēneši. Mēs varam radīt savus kodola ieročus ar vienotu kodola vairogu. Un mēs viennozīmīgi paziņojam, ka tik līdz Krievija kaut par milimetru pārkāps kādu no manis tikko pārskaitīto valstu robežām, mēs pielietojam kodola ieročus. Jāsaprot. Citu variantu nav. Visu labu, visu gaišu.